2 gadu pārtraukums atpakaļ ne tikai Rīgā, bet gribētu teikt arī, ka mājās esi atgriezies. Nu, tad tās pirmās sajūtas, emocijas uz tādām karstām pēdām, karstām oglēm. Jā, tas ir pareizais vārds mājās. Jā. Ļoti patīkam atgriezties mājās. Un, protams, es esmu ļoti pateicīgs Rīgas Dynamo valdē, ja, padomēji, un jo īpaši padomas priekšstādātam Juris Vitskungam par izteikto piedāvājumu, teiksim tā, ja, kļūt par šīs komandas ģenerālmenedžeru. Priekš maniem tas ir liels izaicinājums, ja, un, protams, mājas, ja, galvenais vārds šeit ir mājas, bet tiešām, nu, šī ir man dzimtene, ja, dzimtā pilsēta, un Latvija man dzimtene. Nav jau nekāds noslēpums, ka, protams, šīs te 2 sezonas nosacītu mūsu organizācijas, Rīgas Dynamo organizācija, Nižņu Novgorodas Torpedo organizācija, lai arī labās attiecībās, bet laukumā mēs bijām, nu, kā tādi sāncenši. Vai personīgi priekš tevis tas bija tāds principiāls jautājums, teiksim, laukumā apspēlēt savu bijušo komandu? Bez šaubām, nu, tu izēji laukumā, ja, gan kā spēlētājs, gan kā treneris, vienalga, kas tu gribi apspēlēt pretinieku, ja, un, jā, es nevaru to noliegt. Protams, tā bija principiāla spēle, kur, ja, un arī noteikti Rīgas Dynamo spēlētāji gribēja mums pa visām varītēm vinēt, ja. Teiksim tā, nu, protams, principiāli. Gan spēlētāja karjera tev ir bijusi Rīgas Dynamo sastāvā, arī spēlētāja karjeras beigas Rīgas Dynamo sastāvā. Arī nosacīts šis jau tā kā nākamais līmenis aiz spēlētāji, kas ir jau trenēti. Citus spēlētājus arī sākās Rīgā. Un tad tu devies uz Nižņu Novgorodu. Varbūt tās sajūtas, kādas pārņem spēlētāji sākotnēji, ka tu jau nākamajā sezonā vairs neesi kā spēlētājs, bet kā treneris. Jā, te atkal man būs jāpasakās kluba vadībai. Ja? Te man bija izcila pārēja no spēlētāja pa treneri. Ja? Protams, vienā dienā tu pa viņu nevar kļūt, ja? Ko es ar tagad saprotu, jo pirmajā dienā tev liekas, ka tu visu zini, visu vari un māki, bet tas tā noteikti nav, ir vajadzīga kaut kāda pieredze, ja? Ir daudz, teiksim, jāsalauž celmi pa ceļam, ja? Jā, man bija lieliska pārēja, un, protams, kad nākošā pārēja par pēdo, ja, sistēmu, ja? Tas bija jau kaut kas cits, ja, teiksim, pavisam cita domāšana, sistēma un tā tālāk. Skaidrs, ka būt trenerim, kā vienam no treneriem, vienmēr tev ir gan padomu devēji, gan padomu lūdzēji. Diezgan liela nozīme arī komandā ir tavam, kā Ģirta Ankepāna treneru vārdam, ka tev ir jāmotivē spēlētāji, jāmāca, lai arī tie ir profesionāli spēlētāji, izpildīt treneru dotos uzdevumus. Cik viegli vai grūti attiecīgi ir saprasties ar šo te amploā tev kā trenerim? Nu, protams, ir tikai viens jautājums, un kas interesē visiem, tas ir rezultāts. Ja? Rezultāts uz tablo mūsu dzīvē, mūsu sporta veidā, jebkurā sporta veidā nosaka visu. Ja? Mēs, protams, varam būt labi draugi, bet trenerim jāprasa no spēlētāja rezultāts. Ja? Un tā ir neatliekama sastāvdaļa. Ja? Tā kā es tur neredzu neko tādu sliktu. Ja? Tas ir tikai darbs. Spēlētājiem ir savs darbs, trenerim ir savs darbs un tā tālāk. Vai var teikt, ka šobrīd jau tas nākamais pakāpiens ir tā kā vēl augstāks līmenis, vēl lielāks izaicinājums, proti Rīgas Dynamo vadība ir izteikusi tev piedāvājumu, kur tu esi piekritis kļūt par, nu, tā kā spēlētāju un kluba ģenerāla menedžeri. Tā kā lielā mērā diezgan daudz, kas būs atkarīgs arī no taviem lēmumiem, no tavas sadarbības, gan ar vadību, gan ar treneriem. Kā tu uz to raugies un kādām sajūtām šobrīd tu jau sēdi kā ģenerāla menedžera krēslā? Nu, es tikai uzsāku savu darbu. Ja. Protams, tas ir pavisam savādāks darbs. Ja. Teiksim, viņš ir atšķirīgs. Bet tā joma viena tā pati, principā. Ja. Hokejs tā ir tā lieta, kur man patīk, teiksim, kur es, teiksim, var teikt mīlu. Ja. Un, jā, es viņā diezgan labi orientējos. Un, man ir saprotama tā sistēma, kādai viņai jābūt, ja, teiksim, lai būtu, teiksim, pozitīvs rezultāts. Vismaz virzītos pozitīvu rezultātu virzienā. Ja. Kāds tu biji kā treneris priekš saviem spēlētājiem, tīri komunikācijas ziņā, uzdevumu došanas ziņā, uzdevumu saprašanas ziņā, un kā tavuprāt, kāds tu būsi kā ģenerāla menedžeris attiecīgi?
Vai tādas paralēlas var savilkt? Situācijas mainās, jā, teiksim. Viens ir tu esi treneris asistents, viens ir tu esi galvenais treneris, jā, tu uzvedies savādāk. Katram ir sava loma, jā, un katram ir jādara viss, lai būtu rezultāts. Tā kā tās lomas, protams, dalās, viņas dalās dažreiz, teiksim, naturālā ceļā, dažreiz apzināti, ka kāds kaut kādas lomas ieņem, bet viss pakārtots atkal tam pašam un vienīgiem mērķim uzvarē. Tu esi atgriezies atkal pēc 2 gadu pārtraukuma mājās, vai var jau šobrīd, teiksim, tikai pirmās nosacīti jaunā pienākuma darba dienas tev ir aizvadīts šeit Rīgas Dinamo kā ģenerālmenedžerim, bet šīs te atšķirības varbūt kaut kādas iezīmēs starp Nižņu Novgoradu un Rīgu. Skaidrs, ka Rīgu tu zini, esi zinājis un zināsi vēl, bet šī te 2 gadu pieredze Nižņu Novgoradā. Jā, protams, Pēters Skudra, ja? Visiem asociējās ar Pēters Skudru Nižņu Novgorodā. Jā, interesants cilvēks, ļoti neparasts, ja? Kā mēdz teikt, trakiem pieder pasauli. Ja? Teiksim, cilvēks, kurš māca izspiest rezultātu, kuram ir svarīgs rezultāts teiksim, ne vakar, ne rītā, bet šodien. Un, principā, ar to ar man asociējās Torpedo. Ja? Nu, tā var teikt īsumā. Ja? Ko var mācīties šajā gadījumā, kā tu saki, no tādiem treneriem, trakiem treneriem, kuriem pieder pasauli, vai tas ir plus, vai mēdz būt, ka tas šādi tad ir arī mīnus? Neapšaubām, ir plus un mīnus, ja, bet viss nosaka atkal viens un tas pats rezultāts. Ja. Nu, ko var mācīties? Protams, ir ļoti daudz lietas, kas mums Rīgā ir ļoti labs. Mums ir talantīgi, teiksim, cilvēki, ja. Talantīgi, teiksim, hokejisti. Ja. Viņi ir savādāki, ja, un atrod tā pareizā pieeja. Ja. Protams, kad ir viena lieta, kas ir, piemēram, no tā paša Pētera var mācīties, ja precīzi pārnesam to jautājumu. Tā ir tā sakārtotības, teiksim, struktūrā, ka katrs atbild par savu kaut kādu darbu, un, teiksim, tad mēs varam sākt prasīt arī no spēlētājiem. Ja. Tā kā viss sākās pilnīgi no sīkumiem. Mums nav viss ir svarīgi, ja? Teiksim, sākot no apkopēs un beidzot, teiksim, ar maniem. Ja? Tad katram jānes savu atbildību un, teiksim, binēta spēle, protams, mēs dalām visu to slavu, ja? Bet zaudētas spēles neviens, teiksim, tā, es negribētu, lai kāds, teiksim, būtu gandarīts par savu darbu pēc zaudētas spēles. Ja? Protams, mēs gribam arī būs zaudējumi, tas ir normāli, ja, bet, lai cik banāli neskanētu, ir jādod viss, lai to zaudējumu cilvēks pieceltos un aplaudētu. Ja. Nereti ir arī ne tikai hokejā, bet daudzos citos sporta veidos, kur to rezultāts ir svarīgs, ka tu saki, to rezultātu vai to cīņā var iet arī tā, ka jau bez spēkiem atrast to otru elpu, vai nezinu, tev ir nācies ar vārdiem, ar darbiem, ar nezinu, vai tas vispār ir iespējams tos spēlētājus dzīt šajā te cīņā, citreiz jau liekas, kad jau arī rokas ir nolaistas. Tās vistuvāk tam atrodas brīdī cilvēks, kas ir uz beņķa, ja, kuram tas noteikti ir jādara, ja, tas ir noteikti treneris, ja, ir pēc tam kaut kāds kodols spēlētāji, ja, kas to visu vazu un velk. Ja. Protams, kad ir jāatrod tie spēki, kad ir grūti, ja, jo savādāk jau viegli nekad nebūs hokejā, jo pretinieks arī grib uzvarēt. Ja. Un tur teiksim, tā vairāk tādas rakstura cīņas. Protams, kad ir jācīnās katrā spēlē. Atgriežoties pie ģenerāla menedžera šī te amata piedāvājuma, pavisam ātri, vai tas bija pārsteidzošs priekš tevs piedāvājums, un vai šis bija grūts, cik ilgs lēmums pateikt jā? Pārsteidzošs laikam nebija, teiksim, tas īstais vārds, jā, negaidīts, tāds piedāvājums, jā. Man bija laiks apdomāt, un es saliku visus par un pret, un es, teiksim, tā priekš šeit, tas vienāds ļoti tādā ātri. Kāpēc ne? Tas ir liels izaicinājums, pieredze, teiksim, man ir. Šī klubā es esmu izaudzis, principā, ja,
kā spēlētājs, pēc tam kā treneris, ja, un izgāju tā, teiksim, Krievijā skolu ar tiem pašiem mūsu cilvēkiem, teiksim, ja. Un ir pietiekuši liela pieredze tieši hokejā, ja. Atkal jau par plusiem vai attiecīgi arī mīnusiem, ņemot vērā, ka no Rīgas Dinamo, šobrīd es saukšu to par potenciālo jaunās 10. sezonas sastāvu, ar daudziem no šiem spēlētājiem arī tu esi gājis laukumā. Tavuprāt, tas būtu priekš ģenerāla menedžera kā tāds motivējošais spēlētājiem lielāks plus, vai attiecīgi šī sporta valodā čomu būšana var arī traucēt? Nu, es jau, man liekas, vienreiz atbildēju. Mums ir jāsadala, ko es iemācījies, atkal atgriežoties pie jautājuma Pēters, kad jāsadala lietas. Mums ir darbs un ārpus laukuma darbs. Kas ir no maniem, ko es gribu redzēt, ja? Tas ir no spēlētāja attieksmi, atdevi un rezultāti. Ja? Tas ir viss, kas man interesē tajā brīdī. Pārējā laikā, lūdzu, mēs varam būt draugi, ģimenes draugi un tā tālāk. Nu, līdz šim man tas ir izdevies saglabāt šādas attiecības. Es domāju, ka īsti nekas nemainīsies. Un, protams, būs kaut kādi sarežģījumi, bet visas lietas ir izcināmas. Tu arī pats ļoti labi uz savu sācies, gan izbaudījis, gan zini, gan kā spēlētājs, gan kā treneris, ka mūsu līdzjutējs Latvijā ir visnotaļ kompetents hokeja jautājumos, visnotaļ liels eksperts hokeja jautājumos. Un, protams, ka mūsu līdzjutējs arī prasa no savas mīļākās komandas, no tās komandas, kuriem viņi atdod savas balsis, savu sirdi un dvēseli. Ko šobrīd tu vari pastāstīt tam līdzjutējam, kurš gaida jauno 10. sezonu, jauno Dinamo kodolu, jauno Dinamo sastāvu, kādā virzienā šobrīd tiek strādāts un ko var sagaidīt? Protams, ka mums Rīga jāasociējās, teiksim, tā ir hokeja pilsēta, ja? Hokeja zeme, varētu teikt, Latvijā. Ja? Loģiski, ka tie ir lieli svētki. Protams, kad es vēl spēlēju, man katra spēle bija kā svētki. Es uz viņiem nācu kā uz svētkiem. Nu, tas ir viens no mērķiem, ko gribētos sasniegt. Ja? Gribētos redzēt pilnas halas un teiksim, tā, katru spēli kā svētkus izvest. Ja? Tas ir mūsu kopējais mērķis, uz kur mums ir jāiet. Ja? Vai šobrīd ir, vai nav pāragri jau runāt treneri, spēlētāji, kādā virzienā šis darbs vai jau notiek? Nu, sāksim ar to, ka mūsu kluba vadība ir izteikusi piedāvājumu Hartliem, ja, kā visi zina. Ja. Un mēs, teiksim, tā gaidām uz viņu atbildi. Viņi būs pozitīvi, negatīvi un no tā tālāk arī iziesim. Ja. Protams, ka mums kopā ar treneri būs jāveid šī komanda, un tāpēc dotajā brīdī mēs vienkārši bišķi pagaidīsim uz Hartlī, cerams, pozitīvu atbildi. Un, protams, ka es nestāvu uz vietas un lēnāk garā aprunāju spēlētājiem. Tā kā, kaut kāds darbs mums norit, ja? Bet, viss sāksies principā no brīža, kad mums principā pievienosies galvenais treneris. Šodien 10. sezonas tādā gaidās. Tu jau minēji, ka tavs mērķis, kas ir ļoti patīkams, es domāju, arī tas sakritīs ar mūsu administrācijas mērķiem, proti to katru spēli padarīt kā svētkus. Tas ir ļoti grūts uzdevums īstenībā, jo nāks gan uzvaras, neizbēgam droši vien būs arī zaudējumi. Tavs skatījums uz 10. un jāsauc gan kontinentālās līgas, gan arī Rīgas Dinamo jubilejas sezonu. Pirmām kārtām, to, ko es jau teicu, tas ir vērās katru dienu, katru spēli attieksmi, ja, no katra spēlētāja. Ja. Es tiešām sagaidu maksimāli pašatdevu katrā spēlē, ja, katrā maiņā un visās epizodēs, kad tas laukumā atdoties tas sirdi un dvēseli. Un, protams, lai tie svētki atgriežās, teiksim, mājās, ja. Protams, ka mēs visi kopā tikai to varam izdarīt, ja. Ja būs svētki skatītājiem, tad būs gandarījums arī spēlētājiem. Tā kā es novēlu visiem mums veiksmīgu nākošo sezonu.